šodien tā paskatījos mazliet panalizēt, un ko es esmu savā laikā kā pētījis. Man mīļākā tēma ir tas vīnogulājs, ko es nevienreiz esmu teicis. Un interesanti, ka vīnogulāji ražīgi, viņus principā iedala 5 kategorijās, un viens no viņiem ir ražīgums. Vīnogus iedala arī pēc ražīguma. Un viņām ir zema, vidēja un augsta ražīgums. Kā Bībelē saka, 30, 60, 100%, 100-kārtīgi. Un kas savukārt atkarīgs arī tās ražīgums ir no augsnes un apkopšanas. Vīnogus var audzēt jebkurā augsnē, tomēr izvēloties stādīšanas vietu, jāievēro daži pamatnosacījumi. Pirmkārt, jāņem vērā, ka vīnogs ir gaismu mīlošs augs. Ja mēs runājam par to, ka mēs gribam iegūt augļus, mums pirmām kārtām ir jādomā, kur mēs sējam viņus. Teiksim, salīdzinoši šo vīnogulājus varētu teikt, vai mēs sējam Dievu valstības atbalstam, vai tā ir nauda, vai tas ir darbs, vai tas ir laiks, ko mēs veltam. Mēs sējam Dievu valstībā, mēs iegūstam augu debesīs un šeit uz zemes. Ja mēs sējam kaut kur citur, mēs varbūt arī sējot, teiksim, biržā liekot naudu, mēs iegūstam šeit, bet vai mēs iegūstam arī atbalstu no augšas? Tāpēc tālāk. Un interesanti, ka vīnogis nenes augus tik ilgi, kamēr viņas nesaņem saules stars. Šeit līdzībā varētu būt, mēs nevaram nest augļus, kamēr mēs neesam Kristus svaidīti. Skaidra līdzība ir mūsu dzīvē, ja mēs augam, ja mēs tiecamies uz gaismu, kas ir Kristus. Ēnas pusē mums nav nekā meklējuma, ja vēlamies būt produktīvi. Papētot aprakstu vīnoga ražas ieņemšanas beigu laiku, tad, lai augļi ātrāk nogatavos to lapas aprauj, un vīnogs saņem tieši saules starus, kas palīdz augļiem nogatavoties par 2 nedēļām ātrāk. Arī par augšanu ēnas pusē nav teikts, ka tas ir nederīgs. Bet teikts tikai tas, ka tas neražos tik ilgi, kamēr nesaņem saules starus. Tātad tas pierāda, ka augam vajadzīga saule, bet mums Kristus sekotājiem Dieva atklās. Šeit simboliski runājam par sauli, apkopu un apstrādi vajadzīga, lai arī beidzot sāktu nest augļus, jo bez Dieva mēs nevaram nest augļus. Ja tagad es pavaicātu, kādus augļus Dievs vēlās tieši no tevis vai manis, tad pieļauju, ka būs 2 atbilžu varianti. Vieni, vai nu es īsti nezinu, ko Dievs vēlas no manis, vai otrs cilvēks, kurš skaidri zina, apzinās savu aicinājumu, savu kalpošanu un nes augļus. Situācija pirmā, kad īsti neapzināmies, kam mēs esam aicināti un kādus augus mums Dievs ir aicinājis nest, vēl nenozīmē, ka mēs esam atstumti malā. Bet tas nozīmē, ka mēs vēl neesam saņēmuši šos saules starus un izgājuši no ēnas ietekmes. Pozitīvais ir šajā tas, ka mēs neesam miruši, mēs esam dzīvi. Mēs augam. Nāks tas laiks, kad saules stari atspīdēs mūsos un augļi neizpaliks, bet laiks ir Dieva ziņā. Dievs nekad mūžības laikā nav nokavējis, jo mūžībā neko nevar nokavēt. Es nesen 1-3 atpakaļ TV Džeiku klausījos, kur viņš teica, sludināja par to, ka to, ko mēs esam pazaudējuši, Dievs ir saglabājis, lai vienā brīdī to atdot. Nevar neko nokavēt vai kaut ko apsteigt. Mūžības laikā nav ierobežojumi, laika ierobežojumi. Mēs uztaram laiku, ka šobrīd, ja nav šodien vai rīt, mūžībā nepastāv laiks. Es nesen ļoti bija man arī diskusija ar cilvēkiem par to, ka runā, vai laiks nav. Reāli, bet ja tā padomā, mūžībā, nav šī laika. Viņš ir un viss, un nav ne sākums, ne beigas. Un tad tālāk skatoties, ka atrodoties tajā ēnu pusē, mēs esam procesā vienalga, mēs augam. Un zinot to, ja mēs esam sākuši no tumsas augt, vadot, tiekties uz gaismu, mēs agri vai vēl izaugsim, jo Dievs neko nepamet, nepabeigt. Un Jesajas 55. nodaļa, no 8. līdz 13. pantam. Jo manas domas nav jūsu domas, jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstāk debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem.
un manas domas pār jūsu domām. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm, un tur neatgriežas pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas, tērpjas zaļumā, kad tā dod sēklu sējiem, maizi ēdājiem. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manīm tukšām. Bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Jo ar prieku jūs iziesiet mierā, un jūs tiksiet vadīti, kalnu un pakalnu jūs priekšā gaulēs, un visi koki laukā priecīgi sveicinās. Ēkšķu vietā uzaugs cipresis, dažu vietā mirtis, un tas būs tām kungam par slavu, par mūžīgi paliekamu zīmi. Visvaršākais tajā visā, kas notiek, ir tas, ka ne jau sējot mēs obligāti pļausim, tas ir Dieva apsolījums, tas ir neizbēgams. Jautājums, ko mēs sējam, kā sējam. Bet sējot Dieva valstībā, mēs varam būt droši, ka to, ko mēs pļausim, būs daudz brīnišķīgāks un lielāks, nekā mēs spējam iedomāties. Tas ir Dieva apsolījums, jo ņemsim to pašu ēkšķus un cipras, salīdzināt, cik atšķirīgi ir. Vienkārši Dievs ir fantastisks. Tad stāvēsim stipri iesakņojušies ticībā, kā vīnogolājs, kuras saknes mēs sasniedz par līdz 40 metru dziļumā. Un ja saknes ir pareizā augsnē, tas dzen asnes un auga. Pareizā augsne ir Dieva dārs, kas blakus Golgātai, kur tika guldīts Jēzus, kurš ar savām asinīm piepildīja visu dārza augsni. Un nav labāka augsne, kur augt un nest augļus, kā vienīgi tā, kur pamats ir Kristus. Kristus augsnē ir ražīguma pieaugums 30, 60 un 100 kārtīgi. Ziniet, un tagad vēl atgriezīsimies pie tās otras situācijas, kurš cilvēks zina savu aicinājumu, nes augļus, jau kalpo. Cilvēks, kas nododas savam aicinājumam, ir sapratis, ka galvenais aicinājums katra mūsu dzīvē visiem ir viens – paklausīt Dievam. Jautājums arī attiecībā uz ziedojumu. Neviens mums nevar noteikt, cik un ko ziedot. Svarīgākais ir mūsu sirds. Ja mēs mīlam, mēs ziedojam. Es šodien, pirms braucot šurp, es tā domāju, paskatoties visādas elku, kalpību, reliģijas, mājas un viss, kas nesa upurē cilvēks pat. Kas var būt tuvāks kā otru cilvēku, tuvākais cilvēks? Daži upurē meitas, dēls un visu. Viņi bija pārliecināti. Lai gan viņu ticībā, teiksim tā, viņi kļūdījās. Bet tā motivācija bija, viņi atdeva dārgāk. Jo viņi ticēja, ka tas nesīs labu. Ja mūsu pamats ir Kristus, Dievs, mēs mīlam, un tāpēc mēs ziedojam. Es vēl burtiski mazu īsu brītiņu un tālāk iziet. Un šeit vairs nav nosodījumi tie, kas Dievu garu vadīt cilvēks zina, ko Dievs vēlas no viņiem. Un viņi paklausībā nes augļus, kurus paredzējis pats Dievs, lai mūžīgi slavu un pielūgsmi viņam par to, jo neviens cilvēks nevar piepildīt Dievu prātu, veikt Dievu doto uzdevumu, to nesaņems no Dieva. Mēs nevaram kalpot Dievam un piepildīt viņa plānu, ja mēs nezinām to plānu. Bet saņemot to, mēs varam tikai tādu, kad mums ir sakars ar Dievu. Šāds sakars ir iespējams tikai caur vienu sakarnieku, Jēzu Kristu. Un pats brīnišķīgākais šodien, ko es esmu spējis konstatēt to, ka Dievam nav atklāsmu limits. Dievs ir bezgalīgi dziļš. Bet jebkura Dieva dziļumā ir viena nemainīga īpašība. Tā ir mīlestība uz tevi, uz mani. Tā ir nemainīga. Neskatoties uz to, vai tu peldi pa virspusi, 3 metru dziļumā, vai esi finišējis mūžībā. Dieva mīlestība ir nemainīga. Tad vēl viens vārds, ko es gribētu teikt, ir, ko saka Jeremija 17. nodaļā no 7. panta. Bet svētīgs ir tas, kas paļaujas uz to kungu, kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdeņa, kas rieš savas saknes, tu upē, tas nebīstās karstumu, tā lapas paliek zaļas, un arī sausā gadā tas nebīstas, un tas nemitīgi nes savus augļus. Jebkurā gadījumā, ja mēs gribam redzēt, kad mēs kaut ko darām un iegūt pļauju, mums ir jābūt pareizā vietā, pareizā augsnē. Un tad vēl nobeigumā. Tad par Jēzu liecību var būt tikai vienīgi pats Dievs, kas mājo mūsos. Tad paklausībā ļausimies viņam noteikt, ko, kā un kur teikt, runāt un darīt.
Viņa liecība ir patiesa. Mūsu personīgais viedoklis ir apšaubāms. Tāpēc ir nepieciešams Dievs mūsos, kas varēs liecināt par sevi. Dieva vārds ir spēkā, nevis runāšanā. Tuvojas laiks, kad redzēsim patiesi īstos traukus, kurus Dievs sagatavos Latvijas atmodai. Nekad tas nebūs viens cilvēks. Tāpat kā vīnogas neaug pa vienai ogai, bet ķekarā. Tā arī atmodas darbs ir ķekars, kurš nogatavojas dod vislabāko vīnu. Sulu. Jo ar vienu ogu vīnu tu neiegūsi. Un nav vairs svarīgi, kas esi šodien, tu šodien vai vakar. Svarīgi, cik daudz Dieva mūžības ir tevī, cik daudz vietas tavā sirdī ir ielaists citus šajā mūžībā. Tad kalposim ar to, ko aicinājis mums ir Dievs, lai nestu augļus. Un šodien ir iespēja kalpot ar to, ka mēs nesam un ziedojam finansiāli, atbalstot Dievu plānu Latvijas atmodē. Visām man patīk, ko tīdī Džeiks ir teicis, ka vienā sakot, viss tas, ko tu esi zaudējis, tiek saglabāts, ir paglabāts pie Dieva. Tā viss nav super.